Sveiki! Šodien parunāsim par kriminālistisko fotogrāfiju. Tas ir tāds, kā klusais liecinieks. Instruments, kas spēj pastāstīt stāstu pat tad, ja visi pārējie klusē. Tas fiksē nozieguma vietu uz visiem laikiem, lai absolūti nekas netiktu pazaudēts vai aizmirsts. Un te lūk ir pats interesantākais. Varētu domāt, ka likums noteikti pieprasa fotografēt nozieguma vietā, vai ne? Bet nē, tas nav juridiski obligāti. Un tomēr fotogrāfija ir viens no pašiem svarīgākajiem rīkiem. Kāpēc? Kāpēc tā ir tik vitāli svarīga, ja neviens to neliek darīt? Izrādās, tās milzīgo nozīmi saprata jau tad, kad fotogrāfija kā tāda vispār parādījās. Tātad, kas tad īsti ir šī kriminālistiskā fotogrāfija? Svarīgi saprast, tā nav vienkārši, bilžu knipsēšana ar telefonu. Nē, tā ir vesela zinātniski izstrādāta sistēma ar savām metodēm, saviem paņēmieniem, un viss tas ir radīts ar vienu konkrētu mērķi – atrast, kārtīgi nofiksēt un pēc tam pētīt pierādījumus. Labi, bet kāpēc tieši fotogrāfija ir tik ideāla šim darbam? Tāpēc, ka tā izpilda 3 absolūti kritiskus uzdevumus. Pirmais – ātrums. Ir jānoķer mirklis, jāiesaldē aina tieši tāda, kāda tā ir, pirms kaut kas mainās. Otrais – precizitāte. Katra pat vissīkākā detaļa ir jāiedabū kadrā. Un trešais – pilnīgums. Tiek radīts paliekošs, nemainīgs vizuālais ieraksts. Viss. Šie 3 vaļi ir tas, kas padara fotogrāfiju, vienkārši neaizstājamu. Labi. Ķeramies klāt praktiskajai pusei. Kā tad izmeklētāji soli pa solim uzbūvē šo vizuālo stāstu, ir 4 galvenās metodes, kas ļauj sistemātiski salikt kopā visu nozieguma vietas ainu. To var iedomāties kā tādu pakāpenisku pietuvināšanos, tādu kā zoom in. Sākam no paša tālienes, kur tas vispār atrodās. Tad pieejam tuvāk, lai redzētu visu ainu kopumā, pēc tam fokusējamies uz svarīgākajām vietām un beigās burtiski pievelkam klāt katru sīkāko pierādījumu. Tā, iesim cauri katram solim. Pirmais solis – orientējošā fotogrāfija. Tā atbild uz vienu vienkāršu jautājumu – kur tas viss notika? Mērķis ir piesaistīt nozieguma vietu plašākai apkārtnē, piemēram, nofotografēt māju kopā ar ielas nosaukumu, blakus esošo krustojumu vai kādu atpazīstamu ēku. Būtībā ielikt to notikumu kartē, lai visiem ir skaidrs konteksts. Otrais solis ir pārskata fotogrāfija. Šis ir ārkārtīgi svarīgs moments, jo tas tiek darīts pašā sākumā, pirms jebkas tiek aiztikts vai pārvietots. Tā ir kā ainas iesaldēšana laikā. Tiek nofiksēts pilnīgi viss, kopskats tieši tā, kā izmeklētāji to ieraudzīja pirmo reizi. Absolūti neskarts stāvoklis. Tālāk seko 3. solis – mezgla fotogrāfija. Šis ir tāds kā tilts starp lielo kopskatu un mikroskopisko detaļu. Te tiek fokusēts uz svarīgiem ainas fragmentiem, piemēram, galds, uz kur atrodas vairāki pierādījumi. Mērķis ir parādīt, kā šie pierādījumi ir saistīti viens ar otru telpā. Tā teikt, savienot punktus. Un beidzot, 4. solis – detaļu fotogrāfija. Te mēs esam piegājuši pavisam tuvu fokus ir uz vienu konkrētu pierādījumu – loža čaulīte uz grīdas, pirkstu nospiedums uz glāzes. Šeit mērķis ir pedantiski rūpīgi nofiksēt katru sīkāko objekta īpatnību, formu, struktūru, visu, kas vēlāk varētu būt izšķirošas ekspertīzē. Tātad metodes ir skaidras. Tagad ielūkosimies jau konkrētos paņēmienos. Tā teikt, atvērsim kriminālista instrumentu kasti un paskatīsimies, kā šīs metodes tiek īstenotas praksē. Pirmais paņēmiens – panorāmas fotogrāfija. To izmanto pavisam loģiskos gadījumos, tad, kad viss neietilpst vienā kadrā. Iedomājieties garu skrāpējumu pāri visam autosānam, vai, piemēram, visa istabas siena. Ir 2 galvenie veidi – lineārā, kas ir taisna līnija, un apļveida telpām. Un te, starp citu, ir viens ļoti svarīgs knifs, īpaši attiecībā uz apļveidu panorāmu. Daudz domā, ka obligāti jāmēģina noķert visi 360 grādi, patiesībā tā nav. Svarīgākais ir kvalitāte. Lielisks kvalitatīvs attēls bez skropļojumiem sanāks no 3–4 kadriem. Ja mēģinās sabāc kopā pārāk daudz kadru, attēls sāks deformēties un tas var vēlāk radīt pilnīgi nepareizu priekšstatu. Nākamais paņēmiens ir visiem labs zināmais policijas foto, jeb kā to sauc profesionāli signalitiskā fotogrāfija. Te viss ir standartizēts. Mērķis ir ļoti vienkāršs – precīzi un konsekventi nofiksēt cilvēka sejas vaibstus, lai pēc tam varētu veikt identifikāciju. Un te nav vietas improvizācijai, ir 3 konkrēti skati.
Pirmais pretskats, skats tieši no priekšas, otrais labais sanskats, precīzi 90 grādu leņķī, un trešais kreisais pussanskats, kad galva ir pagriezta 45 grādu leņķī. Tieši šāda kombinācija dod vispilnīgāko priekšstatu par sejas struktūru un ir nepieciešama gan ekspertiem, gan sejas atpazīšanas sistēmām. Un tagad pievērsīsimies iespējams pašam svarīgākajam tehniskajam noteikumam vispār. Tas ir tas punkts, kur fotografija vai nu kļūs par neapgāžamu pierādījumu vai par pilnīgi bezvērtīgu bildīti. Tas ir zelta likums. Bet kā fotografijā saprast, cik liels ir kāds objekts? Tam izmanto mēroga lineālu. Bet tas nav tik vienkārši, kā vienkārši nolikt lineālu blakus, nē, te precizitāte ir absolūti viss. Pastāv 3, varētu teikt, dzelžaini noteikumi, un tie ir jāievēro, lai vēlāk tiesā šos mērījumus neviens nevarētu apstrīdēt. Paskatīsimies uz 2 ļoti uzskatāmiem piemēriem. Iedomājieties pēdas nospiedumu sniegā. Nepareizi ir nolikt lineālu blakus uz sniega kupenes. Pareizi ir iespiest lineālu sniegā tādā pašā dziļumā, kā ir pēdas nospiedums. Otrs piemērs – TV pults uz galda. Nepareizi ir nolikt lineālu uz galda blakus pultī. Pareizi ir pacelt lineālu tieši tādā augstumā, kā ir pults virsma. Kāpēc? Jo fotogrāfijā redzamā pults virsma ir jāsalīdzina ar lineālu, kas ir tajā pašā plaknē, nevis zemāk uz galda. Un te tas ir pats zelta likums, pavisam vienkārši formulēts. Mēroga lineālam obligāti jābūt vienā plaknē ar to objekta virsmu, kuru fotografē. Viss, ja šis noteikums tiek pārkāpts, fotografija kā pierādījums kļūst absolūti bezvērtīga. Visi izmēri būs nepareizi, un ar to var sagraut visu izmeklēšanu. Beigu beigās fotogrāfija ir neticami spēcīgs rīks. Tā var atklāt patiesību, bet tikai tad, ja fotogrāfs pats stāsta absolūtu patiesību, ievērojot katru sīkāko noteikumu. Un tas, protams, liek aizdomāties. Mūsdienās, kad attēls var tik viegli manipulēt, kādi izskatīsies nākamās paudzes klusie liecinieki, kādas tehnoloģijas nodrošinās, ka pierādījumi ir un paliek objektīvi?